aicinājuši Lauru Jokstu no Bereriks. Redzēsim, kad un kādu vilcienu tur brauks, bet Lauris mums izstāstīs, kādu betonu mēs tur varam redzēt un varēsim redzēt. Tad, tā, Laura, lūdzu, mikrofons ir ieslēgts un pults ir tur, lai pārslēgts slaidu. Labi. Jā, sveiki betona profesionāļi un entuziasti. Šodien es vēlētos pastāstīt par mūsu Bereriks komandas sniegumu Rīgas centrālās stacijas objektā. Un, jā, daudz eksponēta betona, un tad uz priekšu skatāmies. Daži vārdi par mūsu komandu. Tātad Bereriks ir 3 uzņēmumu apvienība, kas sastāv no RR Grupa Latvijas uzņēmums, Besigs Beļģijas uzņēmums un Rizani de Eker Itālijas uzņēmums. Tātad mūsu pasūtītājs ir Eiropas dzelzceļa līnijas un būvniecību nodrošina Egis Rail un Deutsche Bahn Engineering and Consulting. Tātad visa saskaņošana, konstrukciju nodošana nociek caur būvniecību, par kuru tad sīkāk pastāstīšu tālākajos slaidos, kā tad mums ir gājis un kā mēs esam līdz tam nonākuši. Tātad mūsu projekts kopumā ietver apjomu tātad no Lačplēša ielas līdz pat šķērsojot Daugavu, bet uz šo brīdi ir izbūvēta un joprojām norit darbi sarkanajā iezīmētajā zonā, kas ir no Lačplēša ielas līdz pat pirmajam balstam Daugavā, kur šobrīd joprojām norit betonēšanas darbi. Tātad šis ir, kā jau Rolands minēja, šis inženieru tehniskā būve, kuras garumā ir arī vairāki šie pārvadi, kuri šobrīd ir viena puse ir izbūvēti. Tātad tas ir Lačplēša ielas pārvads, Zirnavu ielas pārvads, Emīlijas Beņamienes ielas pārvads, pārvads pāri pilsētas kanālam un Prāgas ielas pārvads. Un arī pārvads, kas ir izbūvēts šobrīd autostas daļā, kur ir tātad nojaukt šis uzbērums un ir uz balstiem izbūvēts tilta klājs. Tātad nedaudz par prasībām un projekta tātad noteikumiem. Tātad projektam ir saistītas tātad tiltu specifikācijas, projekta tehniskās specifikācijas un arī šī izpildījuma, betonēšanas izpildījumu darbu standarts, kas galvenokārt definē, kāds betons mums ir jāizmanto. Tātad no šī tātad ir skaidrs, ka mums jāizmanto un visa projekta ietvaros tika izmantots sulfāta izturīgais cements un granīta šķembas. Kā arī visur, principā, galvenokārt ir izmantots tātad sauturīgās ārējās iedarbības klases ar iesaistītu gaisu. Tātad, ja? Nu, un lūk, un 4. standarts ir Beļģu standarts, kas atsevišķi un specifiski definē šīs eksponētā betona prasības, kur ir definēti ļoti detalizēti šo parametri, kas, ja nemaldos, bija apspriesti jau iepriekšējās betona savienības konferencēs. Un šis, par cik bija saistīts mūsu projektam, tad arī mēs uzsākot projekta gaitas, gājām dziļāk, lai tā izprastu, saprastu un redzētu un arī izrunātu ar klientu, kā tad mēs šīs konstrukcijas pieņemsim un cik tad detalizēti būs šie kritēriji. Tamdēļ sākotnēji tiks saražoti dažādi paraugi, ja, tātad izmantojot gan gludos aplāksni, gan matricas, gan arī izpildot dažādus savienojumus, jo šādi tika plānoti arī izmantot projekta gaitā. Tad izejot no šiem paraugiem, kur bija atspoguļotas arī dažādas šūves, savienojumi, savilču vietas, tika veikts novērtējums atbilstoši šim Beļģu standartam. Tātad tika veikti uzmērījumi, arī krāsas atšķirību uzmērījums speciāli ierīci. Nu, un tad detaļās neiešu pie katra punkta, bet tika novērtēta šo paraugu virsmas tekstūra, kur mēs esam, kurā kategorijā, pēc tam attiecīgi gaisa poru novērtējums tika mērīts, jo atbilstoši šim standartam ir ļoti precīzi un smalki definēts, kad tai starpība ir jābūt no 0,3 līdz 1,2%, tad šim darbam tika arī piesaistīta laboratorija, kas veic šos uzmērījumus, izsniedz testēšanas pārskatu, un tad izejot no tā mēs varējām novērtēt, kurā kategorijā tad mēs varētu iekļauties. Nu, un tad krāsu viendabīgums.
Ja, tātad arī tika novērtēts, bija zonas, kur viņš iekļāvās vienā klasē, un bija zonas, kur viņš iekļāvās citā klasē. Nu, un tad formas pielaidis arī tāpatās tika novērtēts. Pēc tam, attiecīgi, jā, šeit ir izkopējums no mūsu kontrola lapām. Tad tika novērtēts, kādās zonās un kategorijās mēs iekļaujamies. Ja, tātad bija zonas, kur mēs, teiksim, izpildījām vairāku kategoriju prasības. Un tad pa lielam mēs redzējām, kad izejot no šiem paraugiem, mēs varam sasniegt šīs C klases prasības, nu, kas ir sīkāk šajos parametros definētas, kas nozīmē visnotaļ izaicinoši. Un arī ir skaidrs, kā, teiksim, būtu praksē jāveic šīs darbības. Ņemot vērā šos izaicinājumus, tad tālākajos soļos notika aktīva un intensīva komunikācija ar klientu, ar klienta būvzaraudzības pārstāvjiem, lai tad izrunātu un mēs tā kā vienotos par vienādu skatījumu un kā tad mēs šos elementus pieņemsim. Vai nu tad mēs iesim cauri detalizēti tur katram punktam kategorijai, vai tomēr būs tāds vienots visām pusēm saprotašs, teiksim, šie kritēriji. Jā, tad šajā sakarā noritēja ļoti daudzas tehniskās sapulces ar klientu, kur šie bija vieni no aktuālajiem jautājumiem, par kuru norisinājās diskusijas. Tāpatās arī pēc pirmajiem ielietajiem elementiem objektā mēs devāmies viņus apsekot un runājām par viņiem, redzējām, ko mēs varam sasniegt. Tātad tika piesaistīti arī no klienta puses arhitektu pārstāvi, tāpatās arī ārpakalpojuma starptautiskie betona eksperti. Un šī bija diezgan karsta tēma, uzsākot un saražojot šos pirmos elementus. Nu, kā rezultātā tad mēs vienojāmies un izrunājām saistībā ar pamatlietām, ko mēs skatāmies. Jā, tad šis ir virsmas taisnums un šīs savienojuma vietas starp veidņu segmentiem. Tāpatās arī maksimālais plaisu atvērums un lielā tēma arī bija šis gaisa poru izmērs, skaits un šīs lietas, ja, kur mēs vienojāmies, kad plaisas, kuras ir lielākas par 15 mm un dziļākas par 10 mm, principā ir jāveic apdares jeb labošanas darbi. Nu, un kā arī viss, kas ir saistīts ar krāsu viendabīgumu, principā katrs gadījums ir skatāms atsevišķi un izrunājums piesaistot klienta arhitektu. Tātad šī bija šī mūsu vienošanās, un tā arī mēs uzsākām darbus. Ja, šeit ir aptuvens kopējo eksponētā betona virsma apjoms. Šeit es atzīmēju tātad eksponētās vertikālās struktūras, kas ir šīs atbalsta sienas ar konsoļu elementiem. Aptuveni 10,5 tūkstoši kvadrātmetri, tad ir dažādas kolonnas, gan tieši centrālā stacijas daļā, gan arī tuvāk autoostai un balsti. Nu, un arī visi 5 iepriekš minēti un atspoguļotie pārvadi, kur principā arī pie šo pārvadu izbūves bija izmantotas 2 veidu šīs tehnoloģijas. Jā, tā tad bija gan rūpnīcā ražoti dzelzbetona elementi, kas tika montēti objektā uz vietas, gan arī lietas un iestrādāts monolītais betons. Tad jā, šeit principā tie darbi uzsākti tika 2022. gada pavasarī, kad tika ieliets arī pirmais šis elements ar matricu virsmā, kad darbu arī uzsāka šī pirmā komanda, tad sekoja arī turpinājums ar šo Skyline, kā mēs viņu saucām, kur lejas daļā ir šī matrica un augšējā daļā izmantot šis gludais saplāksnis, veidņi un veidotas arī šuves. Un arī turpinot rudens periodā arī tika turpināti liet nākošie elementi. Ja? Tātad, principā, sākot no agra pavasara līdz vēlam rudenim, kur arī tas atstājas kaut kādus zināmus iespaidus. Tad, attiecīgi, nākošais posms saistībā ar darbu ar šiem betonēšanas apakšu uzņēmējiem bija tā, ka iesākām mēs ar vienu apakšu uzņēmēju, kas veica šos betonēšanas darbus, bet pēc tam projekta gaitai turpinoties un attīstoties pievienojās vēl, un kopā mums bija 4 atsevišķi apakšu uzņēmēji. Un tamdēļ, lai šī sadarbība būtu veiksmīga un vienota, tad bija vairāk šie priekšnosacījumi, lai tas skatījums būtu vienots. Jā, tad bija vienots šis darbu veikšanas projekts ar noteiktu testēšanas plānu.
kuru nodrošinājām mēs ar kvalitātes nodaļu, pēc tam secīgi ar būvzraudzību. Tad obligāti arī pirms katras betonēšanas komandas darba uzsākšanas noritēja tāda kā ievada instruktāža, lai ar visiem izrunātu un būtu vienots skatījums uz šo eksponēto betonu un šīm prasībām, ko mēs vēlamies sasniegt mūsu objektā. Tad attiecībā saistībā ar kādām nepilnībām vai defektiem par katru būtisku gadījumu mēs principā vērām vaļā neatbilstības ziņojumu un par to detalizēti gājām cauri un diskutējām, lai šo nepieļautu uz nākošajām betonēšanām un arī dalījāmies ar visām iesaistītajām betonēšanas komandām. Un tad vēl attiecīgi bija arī viens tāds svarīgs nosacījums, kad, ja ir kāds defekts, tad to mēs rādam, visiem stāstam un nekādā gadījumā paši būvnieki neķerās pie viņa labošanas, špaktalēšanas vai kādiem slīpēšanas darbiem, jo, kā zinām, viņi visi ir redzami. Nu, lūk, tad sekoja šo konstrukciju iestrāde, kur šī bildē ir redzams šīs dzirnu ielas pārvads, kas principā iekļauj iekšā kopā elementus ar matricu, gan ir gludā betona elementi, kas tiek lieti vairākos posmos, gan arī dzenas nāk kopā arī rūpnīcā ražots šīs dzelzbetona sijas. Tātad skats no otras puses. Nu, lūk, un tad šeit redzama stacijas centrālā daļa, virs kuras tātad tika lietas šis pasažieru uzgaidāmās platformas pārsegums, kas bija, teiksim tā, diezgan liels un iespaidīgs, jo tur tika izmantota arī pēc spriektā betona sistēma. Tas nozīmē, ka šie elementi tika sadalīti vairākās daļās, segmentos un arī atsevišķi tika betonēti. Nu, un šeit, protams, lielākā daļa un lielākais izaicinājums ir šīs virsmas tīrība, kā panākt, lai virs ir tīrs arī pēc atveidņošanas, tā kā posmiem. Nu, lūk, šeit redzams Emīlijas Benjaminas ielas pārvads, kur tika izbūvēts speciālos veidņos no saplākšņa izgatavoti tātad šie veidņi, un arī viss šis tilta klājs tika arī betonēts monolīts uz vietas objektām. Tātad šeit redzams arī viena no betonēšanām, kas norisinājās autoostas tilta klāja izbūvē, un te ir tie paši nosacījumi, galvenie izaicinājumi ir šī virsmas tīrība pēc šiem apjomīgajiem darbiem, stiegrojuma un pēc priegojošās sistēmas izbūves. Nu, un šis ir pirmais balsts ūdenī, jeb Daugavā, kas tika izbūvēts. Un virs šī šobrīd norit aktīvi betonēšanas darbi ar slīdošajiem veidņiem, tā kā, braucot garām, jūs noteikti arī redzat, tā kā tur turpinājums sekos un arī šonedēļ plānota nākošo segmentu betonēšana. Tad nedaudz par lielākajiem izaicinājumiem šajā projektā. Tad viens jau, kā jau iepriekšējos slaidos redzējāt, bija šis klimatiskie apstākļi, par cik betonēšana norisinājās no agrā pavasara līdz vēlam rudenim. Tad arī tas, kad visas šīs struktūras sastāv no masīvā betona. Tas nozīmē, ka šeit papildus nāk šīs tilta prasības un temperatūras mērīšana, speciālā betona apkope. Tas nozīmē, nevaram viņu ļoti ātri atveidņot. Mēs sekojam arī ar maturity sistēmai līdzi šī temperatūras attīstībai, kad viņu atveidņot, veikt nākošos darbus. Tad arī viens svarīgs moments bija sekot līdzi, kad mēs nevaram, izmantojot šo matricu, atstāt viņu pārāk ilgi, lai viņš nepielīp un nerad bojājumus struktūrā. Un tāpat tās izaicinājums bija arī strādāt ar šīm 4 komandām, jo mērķis bija sasniegt vienotu rezultātu, nevis parādīt, ka tajā vai tajā zonā ir strādājusi kāda no konkrētiem apakšuzņēmēju komandām. Nu, un, protams, izaicinājums arī bija šī elementu arhitektoniskās daļas nodošana klientam. Nu, un arī sasniegt rezultātu ar šiem dažādajiem veidņiem, jo kā jau redzējāt bildēs, tika izmantota gan matrica ar gludajiem veidņiem, gan tikai gludie veidņi, kā arī kolonnas tika ražotas izmantojot gan metāla standarta veidņus, gan arī speciālo
izmēru vējņus, un arī bija vieni balsti, kurus mēs tā kā izmantojām šos saplākšņu vējņus, kuriem klāt līmējām tādu plēvi, tā kā, lai iegūtu pēc iespējas vēl pievilcīgāku izskatu. Tad runājot par defektiem. Jā, tātad šī ir zona, kur mēs arī labprāt gribam parādīt un padalīties ar šo pieredzi. Uz šo brīdi visi defekti ir novērsti un visas neatbilstības tai skaitā, un struktūras ir nodotas klientam. Tad, jā, pirmais, ko, teiksim, viena komandas kļūda, kas sākotnēji bija viens atsevišķi pirmais viņu elements, kur šī matrica, ņemot vērā, kad vējņu montāžas process aizņēma sākotnēji krietni ilgāku laiku, bija pielipusi pie vējņa un nonāca daļēji ar betonu. Tāpat tās arī šim konkrētajam elementam bija palielināts poru skaits. Tad tur principā arī tālākās darbības norisinājās, ka bija šī neatbilstība atvērta, tad mēs attiecīgi skaņojām ar klientu atsevišķus paraugus, taisījām paraugus, pēc tam taisījām atsevišķus paraugus jau uz konkrēta elementa, un tā kā tas tika saskaņots, tad arī apstrādājām šo elementu, un pēc elementa apstrādes ar šo speciālo kosmētisko materiālu arī veicām struktūras aizsardzību ar impregnējošo materiālu. Nākošais tātad ir šīs cementa pastas zaudējums, jā, atsevišķā konkrētajā vietā, jā, kur principā bija novērots tā kā defekts šī savilts caurulē, jā, caur kuru bija izplūdusi šī cementa pasta, un tad arī bija novērtēts, ka šī atsevišķā lokālā zona tomēr ir jālabo, viņu šādi nevar atstāt, un tad speciāli piemeklējot toni, viņi tika apstrādāti, un pēc tam arī visi siena bija apstrādāta ar impregnējošo materiālu. Tad bija atsevišķas arī zonas un elementi ar šo atsevišķos ieslēgumos tumšāku betonu. Un tad vēl viens no svarīgiem faktoriem arī šī, teiksim, elementu mehāniska aizsardzība, jo pa objektā pārvietojās, saprotams, tehnika, ekskavātori, tāpat blakus kaut kur norisinās arī ceļu darbi, tad ir svarīgi veikt šos betona aizsardzības darbus. Objektā šādu elementu nebija daudz, kad viņi tika mehāniski bojāti. Protams, šīs zonas nācās arī ar kosmētisko materiālu attiecīgi labot. Jā, tad arī uzsākot šo kolonu iestrādi bija arī vietas tāpatās, kur apakšējā daļā bija novērojams šis cementa piena zudums, jā, kā rezultātā nācās uzlabot, jā, šos pasākumus arī visiem apakšu uzņēmējiem, kas tur darbojās, bet par cik tas bija lejas daļā un arī šī zona pēc tam aizberās un nav redzama, tad mēs tur drošāk varējām izmantot šos remontu materiālus un sakārtot. Un tad šeit ir viena arī neliela bilde no tiltu klāju lejas daļām, jā, kur principā, kā jau zinām, ir jāveic arī atsevišķās blakus zonās apstrādes ar smilšu srūkloju, lai sagatavotu atbilstošu virsmu. Tad, jā, diemžēl bija šīs zonas, īpaši apkārt distanceriem, kur šīs smiltis, kas nebija pilnīgā izmazgātas pirms betonēšanas, bija tur sakrājušās un pēc tīrīšanas tā kā, atvērās neliela kārtiņa, kuru nācās labot. Šeit arī bija atsevišķas inspekcijas ar klienta arhitekta pārstāvjiem, un šeit ir dažas bildes redzamas, kur esam veikuši atsevišķu zonu labošanu, bet tādā virzienā, lai sekotu līdzi vējņu līnijām un saglabātu šo arhitektonisko izskatu, vai arī atsevišķu tiltu segmentus apiezinājuma zonām, lai viņas tādā veidā atsevišķāk nodalītu un nebūtu pamanāmas. Tad bija atsevišķi arī šādi defekti, kas, teiksim, līdzīgi tika laboti. Un šeit ir viens no balstiem arī, kas stacijas zonā tika betonēts, un jā, šeit novērojams šis betona cementa piena iztecējums, un te arī bija jāveic labošanas darbi, un tad, principā šeit redzams arī tas gala rezultāts, kur, principā, gan izmantots kosmētiskais materiāls, gan papildus arī veikta šīs zonas tā kā pulēšana ar pulējumiem diskiem, lai pieskaņotu šo toni ielietai struktūrai. Un šis, laikam jāsaka, bija tāds krāsas ziņā izteiksmīgākais. Bija dažas sekcijas, kur bija ieliet šādā veidā, kur lejas daļā bija šī matricas daļa, jā, kas sanākusi bija, varētu teikt, pelēka, jā, augšējā zona bija pelēka un vidus daļā bija diezgan lieli mākoņi. Jā. Šī ir bilde salīdzinoši nesen pēc, labi, cik salīdzinoši 1 mēnesi vēlāk pēc šiem betonēšanas darbiem, kas norisinājās rudens periodā.
Un šis principā arī bija viens no tādiem visilgākās diskusijas objektiem ar klienta arhitektiem, jo bija vienošanās, kad vēl gaidām kādu periodu un skatāmies, cik daudz šis tumšums var palikt gaišāks, un tad gala rezultāts pēc ilgākām diskusijām un arhitektu vizītēm objektā bija panākt sekojošā veidā, kad šo virsmu gludo, kas ir augšējā daļā, apstrādājām ar tādu vieglu smilšu strūklu un pēc tam bija apstrādē ar impregnējošo materiālu. Tā lūk ir mūsu pieredze saistībā ar šiem defektiem, labošanu un saskaņojumu. Labprāt kaut kādos brīžos droši vien varētu padalīties arī jūsējiem. Un tad ir šīs labās lietas, jeb arī secinājumi, kā mēs, teiksim, nonācām līdz šim labajam rezultātam. Tad pirmais priekšnosacījums ir iepazīstināt visu kopējo šo būvdarbu komandu ar darbiem un ar skatījumu, ar šīm prasībām, lai ir vienots skats uz to. Tad ir veikta veidņu inspekcijas pirms betonēšanas un uzreiz pēc. Tad samazināt šo laiku no veidņu uzklāšanas, eļļas uzklāšanas brīža līdz betona iestrādē, neilgā pa 3 dienām. Tad ir sekot līdzi šo savilču precizitātei, lai nav bojājumi. Tad nodrošināt, lai šis veidnis ir hermētiski noslēgts. Un svarīgs arī šis katra betona piegādes miksera piegāde, kur mums labais rezultāts bija novērtots, kad ir šī S5 klase un konus 240 līdz 260 mm. Un svarīgi arī šī komunikācija starp betona ražotāju, kvalitātes komandu un piegādes komandu. Un atbilstoša lietošana iekšējiem un ārējiem vibratoriem. Un tāpatās ļoti svarīgi ir šī gudrā, teiksim, labošanas darbu komunikācija, lai mēs varam šos elementus arī nodot klientam. Kā jau minēju, mēs rādījām visus, neko slēpām un risinājām kopīgi šo problēmu un risinājumus, lai varētu šīs struktūras nodot. Un šeit pēdējos slaidos daža vizualizācija, kā šī centrālā stacija izskatīsies, kad viņa būs pilnībā izbūvēta. Un šis tilts pāri Daugavai, kas ies paralēli dzelzceļa tiltam, un, kā jau minēju, tad darbi norit šeit šobrīd. Tā kā tā. Labi, paldies! Labi, liels paldies, Lauri. Lauris mums parādīja vairāk to perspektīvu no daudz lielāka projekta, kur droši vien tas ceļš no arhitektam līdz tām 4 brigādēm daudz tālāks. Man liekas, tas, kas šeit bija interesanti, ko es varētu atzīmēt, protams, viens, kad es domāju, var daudz diskutēt par tām visām vertikālajām konstrukcijām, bet īsi pēc nodošanas tur ierodās droši vien mākslinieki ar krāsu baloniņiem un to betonu izskaistina. Un otrs, man liekas, Lauris parādīja klasifikācijas sistēmu, kad te bija, manuprāt, nemaldos minēta Beļģijas sistēma, kad jo mēs jau nevaram balstīties tikai uz subjektīvu vērtējumu, kad ir iespēja arī objektīvu vērtēt virsmas kvalitāti, un tas ir arī kaut kas tāds, ko Latvijas Betona Savienības jaunais dokuments piedāvās lietošanai Latvijā, tad tas būs Latvijā bāzēta sistēma.